Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi, valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā. Šobrīd cilvēkiem vairāk kā jebkad ir vajadzīga drošības sajūta. Nevis partiju ķīviņi, nevis amatu dalīšana vai politiska pozicionēšanās. Dronu incidents Latgalē bija pēdējais piliens manā sabiedrības uzticībā aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Saņemot atkārtotas sūdzības un redzot situāciju un tādu saspīlētu situāciju aizsardzības ministrijā, es nonācu pie secinājuma, ka Andris Sprūds kā ministrs nedrīkst ieņemt vairs šo amatu. Un tāda ir ministru prezidenta privilēģija vai tiesības tātad arī atbrīvot no amata jebkuru ministru. Drošībai tieši šobrīd vairāk kā jebkad iepriekš ir jābūt profesionāli rokā.